Sveikas, dēļās! Šodien es taisīšu vieglu ikdienas grimu tādos pavasarīgos rozā toņos. Šādi viņš izskatās. Un, ja jums ir interesanti, tad lūdzu palieciet kopā ar mani. Šis ir mans kosmētikas ikdienas maciņš. Viņš ir tāds diezgan paliels, bet es tajā turu ne īpaši daudz lietas, jo man nepatīk, kad man ir pārāk liela izvēle. Tad es sāku krāmēties pārāk ilgi domāt par toņiem, kādu es gribu šodien izvēlēties. Tāpēc, jā, principā šeit ir tādas visnepieciešamākās lietas, kuras katru nedēļu pārsvarā mainās. Un sākšu es ar tonālo krēmu. Bourjois Healthy Mix, tonis man ir 51, paņēmu pavisam nedaudz. Man ļoti patīk, ka viņš tā viegli klājas, bet tajā pašā laikā ļoti labi izlīdzina sejas ādas toni. Tā, uzklāšanai es lietoju Shiseido Perfect Foundation brush, jo man ļoti patīk, kā viņa darbojas, ka viņa uzklāja tonālo krēmu tādā ļoti plānā kārtiņā. Pat cik mani plakstiņi ir diezgan taukaini, ikdienā es lietoju kādu atsēnu primeri, un manā maciņā vienmēr ir Urban Decay Primer Potion, klasika. Un šie te divi mazulīši no Maybelline, viņi ir no Creamy Matte kolekcijas. Šis ir Creamy Beige, un rozā ir Crème de Rose. Viņi abi divi ir tā kā matēti, Crème de Rose ir pavisam matēts, šajā ir tāds nedaudz satīna finish. Es izmantošu šo te rozā, uzklāšu uz plakstiņiem un kamēr taisīšu uzacis, lai viņš nedaudz tā kā nosēžās. Un man ļoti patīk, ka šīs acu ēnas kalpo kā lieliska bāze. Un acu ēnas lieliski turās visas dienas garumā, nekas nekur nebirst, nesmērēs un tā tālāk krociņās nesaiet. Uzacis. Uzacī man šobrīd ļoti patīk šis te zīmulis no L'Oreal. Brow Artist Designer tonis man ir Dark Brunette. Un es parasti uzacis no sākumā saķemēju uz leju. Un tad ar zīmuli no augstākā uzacis punkta iezīmēju tādu kā taisno līniju. Un pēc tam no šejienes vienkārši arī novilku taisno līniju. Tādā veidā piešķirot uzacī formu, tad saķemēju atpakaļ uz augšu. Un tāpat novilku līniju gar apakšējo matiņu augšanas līniju. Tā. Lai uzacis labāk nofiksētu, es lietoju Maybelline Brow Drama. Man patīk vairāk nekā caurspīdīgās želēs, jo tas piešķir arī tādu vieglu tonīti, un uzacis vizuāli izskatās nedaudz biezākas, bet vienalga tas labi notur uzacis dienas laikā, lai viņus tur neiet uz visām pusēm. Šobrīd manā ikdienas kosmētikas maciņā ir šāda te palete no Lancome. Man ļoti patīk, principā visi toņi, manuprāt, ir ikdienā ļoti labi lietojami. Un es šodien izmantošu gaišāko toni, šo te tādu tā kā tumši netīru vecrozā toni un tumši brūno. No sākuma ņemam pašu gaišāko toni. Zoeva otiņā 225 eye blender. Uzklāju uz acs iekšējā kaktiņa un nedaudz izpludinu. Tālāk uzklāju šo te vecrozā toni.
Man kaut kā nepatīk, kā tas skan vecrozā. Nezinu. Asociējas ar olmēm. Lai gan tonis, manuprāt, ir izcili skaists. Un piešķir tādu svaigumu sejai. Es nedaudz papludinu acu ēnas uz kustīgā plakstiņa puse virs ielocas līnijas. Tāda smagnējie plakstiņi, ja tā paskatās, kad es atveru acis, principā ļoti daudz no tādiem pludināšanas darbiem vienkārši pazūd kaut kur vējā. Tāpēc es nedaudz papludinu uz augšu, lai, kad acis būtu vaļā, varētu redzēt šo te tumši rozā toni. Un tā, pavisam nedaudz šo gaiša rozā es uzlieku arī zem uzacs, lai smuki papludinātu to tumšo tonīti. Un lai arī uzaci nedaudz vizuāli pārceltu. Šādi. Tagad es uzklāšu šo te tumši brūno tonīti un uzklāšu es viņu gar pašu skropstu augšanas līniju. Tā, nedaudz piepaceļu. Tā. Un principā, ko tas dod, tūlītās parādīšu. Tas uzreiz acī piešķir tādu mandeļveida formu un paceļ atskaktiņu uz augšu. Tušu es šodien izmantošu, man ir tāds paraudziņš no YSL, Mascara Volume Effect False Kills. Atvainojos par manu franču valodu. Paraudziņš bija Sanērija boks kastītē. Lūk, šāda te otiņa viņa ir. Man it kā patīk efekts uz acīm, bet tā formula, manuprāt, ir pārāk sausa. Lai gan man patīk tādas sausākas tušas, bet ar šo, manuprāt, ir pārāk ilgi jāņemas, lai dabūtu tādu skaistu rezultātu. Lai gan dienas laikā turās vienkārši perfekti, nekur nekas nebirst, nekur nekas nesmērējas, nekur nekas nesakrājas, un arī, ja tiet kaut kādā lietu vai sniegā, tad viss paliek savās vietās. Tagad es uzklāšu konsīleri ādējā paciņu, Inglot AMC Under Eye Corrective Illuminator. Tonis man ir 54. Tāda pildspalvā klikšķa. Ar pirkstu viņu nedaudz izpludinu. Uz apakšējā plakstiņa, tā kā uz iekšējās plakstiņa daļas, es uzklāšu Chanel zīmuli, ūdensnoturīgo. Šis bija, manuprāt, pagājušā gada limitētais izlaidums. Tāds ļoti skaists pērļu tonis, kas uzreiz padara acis tādu spilgtāku. Tonis saucās Beryl. Šis noteikti uz kameras izskatās ļoti gaisi. Kā jau vairākus gadus, MAC Mineralized Skin Finish Natural. Labi lietots. Un uzklāšu es viņu ar šādu te Soņa Kašuk otiņu. Man ļoti patīk Soņa Kašuk otiņas. Viņas ir mīkstas, ļoti labas kvalitātes, ļoti labi pilda savu funkciju, un par lielo setu es samaksāju ap $40 par 10 otām. Tā kā konsīleri uz sejas ādas es ikdienā lietoju ļoti reti, ja man parādās kaut kas baigi tāds nepatīkams un acīs lecošs, jo tas aizņem kaut kādu lieko laiku, un man parasti vienkārši slinkums. Un, ja es eju uz pasākumiem, tad es mēģinu dabūt, lai mana āda izskatās perfekti, bet ikdienā, manuprāt, pilnībā pietiek ar to, kas ir.
Tagad es lietošu izgaismotāju. Man ir šāds te skaistulis šādā te seksīgā iepakojumā no Douglas. Jā, tas ir krēmveida izgaismotājs. Es viņu lietošu uz pūderi. Viņš vienalga lieliski klājas un paskatieties, cik viņš ir smuks. Un cik foršu efektu viņš piešķir. Es vēl būtu parādījuši, es ceru, ka kamera paņems labi. Nu vai nav lieliski. Viņš izskatās ļoti dabīgi, ļoti viegli izpludinās un piedod tādu skaistu izgaismojumu sejai. Uz, principā, vaigu kaulu augstākiem punktiem. Es nezinu, varbūt šai vietai ir kaut kāds īpašs nosaukums. Tā. Jā, tas bija Douglas Lost in Galaxy. Es pieļauju domu, ka tā ir kaut kāda limitētā kolekcija, bet viņai vēl noteikti jābūt veikalā. Vaigu sārtums. Atkal Lancome, šāds te ļoti skaists, manuprāt, viņš izskatās ļoti dabiski uz ādas, un viņam ir arī tāds kā smalks, ne gluži šimmeris, bet tāds kā satīna finish. Un, jā, skatieties pašas. Šī ir Zoeva Lux Cheek Brush. Numurs 126. Tā pavisam viegli uzklāja. Nezinu, kāpēc mani paraža vienmēr uzklāt nedaudz vaigu sārtumu uz deguna vidusdaļas. Pēdējais, ko es izmantošu, būs Essence lūpu krāsa, tonis 07 Natural Beauty. Uzklāšu pa taisno no iepakojuma. Šāds ir mans ikdienas grims, rozā toņos. Es ceru, ka jums patika. Paldies, ka skatieties. Tā!